nākamo paudzi es redzu daudz tiešāku, kas iekšā to uzreiz spļauj ārā, jā, netur sevī. Līdz ar to iespējams, ka nākamajā paudzē būs mazāk dzejnieku, mazāk komiķu, mazāk humoristu, jā, jo tur ir vajadzīgs zināms traģisms, ko tu uzkrāji, nu, un tad atdod. Jo es tā esmu ievērojis, ka šī paudze tagad, nu tā, ko saka, to domā un arī nekautrējās. Otra lieta, ka viņi būs daudz situatīvāka. Jā, viņi tur daudz neplānos un nedomās ilgtermiņā. Dzīvos šeit un tagad. Tas ir tas, kas varbūt mums ir pietrūcis, bet viņiem varbūt nedaudz pa daudz. Bet, nu, gan jau, ka viņi mācēs to izmantot. Jā, jo visas šīs īpašības ir konkrētā kontekstā, kur viņas attiecīgi, nu, laikam jau ir izdevīgākas vai noderīgākas. Es gribētu no sevis iedot divas lietas, ar kurām es pats šobrīd, nu, neteiksim tā, cīnos, bet mācos. Tās divas lietas ir sirsnība. Jo, nu, es teiktu, šitie laiki ir pagājuši. Jā, ja tu vari būt sirsnīgs, ja tu vari darīt lietas no sirds, ja tu vari nekautrēties par to, ko tu jūti, tad tu esi īsts cilvēks. Un es ceru, ka es pagūšu pats būt gan sirsnīgs, lai man bērni no manis to varētu noskatīties, lai es viņus varētu ar to aplipināt, ar sirsnību. Un otra lieta, tā ir drosme. Drosme iestāties par to, kas tev šķiet ir pareizi. Jo mēs visi tādi gudri izglītoti cilvēki, mēs domājam, ko tad nu es? Ja? Droši vien, ka tam otram ir taisnība, bet es domāju, ka pasaule būs daudz labāk tad, ja tie sirsnīgie cilvēki, tie gudrie, tie izglītotie, tie vienā brīdī uzsitīs dūri galdā un pateiks, ziniet, ko pietiek. Ja, īstenībā ir jābūt tā, un es tam ticu, un es par to iestājos, un es citādi nevaru.